Sveiciens no Itālijas, no vienas no lielākajām ādas somu ražotnēm Itālijā, kur šobrīd esmu pasākusi katru mēnesi, izņemot tā, ka nebiju jūnijā, nebūšu augustā, tad pati personīgi lidot šeit uz ražotnes butīku, lai jums kopā izietu cauri visiem plauktiem, apskatītos visu jaunāko, apskatītos pilnīgi visu sortimentu, jo dāmas Sationība.com mājaslapā nav viss sortiments. Izlikt šo visu ir vienkārši nereāli. Kā notiek šopings tātad šeit uz vietas? Pati esmu šeit 2 dienas. Šodien esmu pirmajā ražotnes butīk, rītā 11:00 mēs slēdzamies otrajā ražotnes butīk. Tātad iespēja pašopingot 2 butīk. Un šeit ir dāmas ne tikai somas. Būs naudas maki, to skatu parādīšu šeit. Tātad būs arī ādas jostas. Protams, slavenie lakatiņi, kas mums gaida pašā galā. Starp citu, vakar dāmas bija piedevums. Nu tā, un kā tad notiek šīs te šopings? Jūs ņemat screenshotu no ekrāna ar to somu aksesuāru, kas iepatikās, rakstat uz WhatsApp telefona numuru, sūtot šo te screenshotu, norādot, kāds pakomāts būs Latvijā saņemšanai, tātad Omniva vai DPD, savu telefonu numuriņu, un es ļoti priecāšos, ja tu norādīsi arī preces cenu, jo, kā es teicu, šeit, manuprāt, aptuveni ir ap vairāk kā 3000 preču vienībām. Visam atcerēties būs grūti, es parasti tinu šos video ierakstus, lai varētu atcerēties pati, kāda bija tā cena. Pie šī ražotne dāmas izceļās ar ko? Ka šeit ir ļoti eleganti prēmijum kvalitātes uzsvēršana, nevis vienkārši ādas somas, bet prēmijum kvalitātes ādas somas un ražotājs, ar kuras dāmas strādā jau vairāk kā 10 gadus. Pati personīgi pazīstu, zinu, ka ļoti labi kalpo, un, protams, arī visi modeļi ir ļoti trendīgi, jo, manuprāt, šobrīd, kā man vien vairāk un vairāk raksta, ir ļoti grūti iegādāties tieši kvalitatīvu un trendīgu somas modeli. Es domāju, piekritīsiet. Un, nu ko, es domāju, ka mēs esam gatavi iet cauri plauktiem, tātad WhatsApp telefona numuriņš augšā. Mazā versija bija mintiņā, bet paskatieties, parādīšu, kādi tonīši ir tagad. Konjaciņš. Melna arī bija pagājušajā reizē. Šī ir mazulīte. Parādīšu to, kas arī bija tuvāk. Un paskaties šāda skaista bēža. Šī te mazā skaistalīte. Konkrēti man rokās ir tāda tā kā minta krāsiņa. Nav gaiša zila. Es ceru, ka jūs pareizo tūnīti redzat. Un tātad somiņai ir šāda te lencīte. Viņa dāmas ir regulējuma uz tādu šo te podziņu, kur vienkārši pārsprost. Tātad var viņu šādu uzlikt pleciņā. Es dāmas uzreiz sāku, es esmu 1,60 m, lai jūs uzreiz saprotat aptuveni, cik liela vienība tā ir. Ja es esmu tāda mazā auguma dāma. Lūk, šāda te skaista somiņa. Viņa principā, es domāju, kalpos vairāk kā tāds crossbody. Redzēt, piemēram, šādi pārlieku un likās, ka riktīgi forša tāda maza mīlīga somiņa. Ja tev vajadzīgs pats minimums, ja tad, piemēram, tur mēs ieliekam iekšā, es to paskatīšos, tad atveru šādu slēdzīti, redzat, pavalkam un izvelkam ārā. Un paskatieties, 2 atsevišķi nodalījumi. Ir slika kabatiņa tāda ādas, un tas nozīmē to, ka, lielais naudas maksas, es domāju, dāmas neielien, bet tāds vidējās noteikti ielien. Brīļu maksas noteikti ielien, un visādi sīkmiņi, lūpkrās un tā tālāk, kas tev vajadzīgs tādam ikdienas iziešanas skrējieram, kā es saku, ja? Un tātad maziņa somiņa, šādi te tad uzliek mīlītas dots. Man liekas, iziet kaut kur vasarā, lai kā krosbadīt somiņa riktīgi mīlīta. Tātad šobrīd dāmas ir 4 krāsas, atlikumi ir tik, cik viņi ir, un dāmas šīs mazlītes cena ir 108 eiro. Tā ir šobrīd daudz, kas ir cieti, notiek kolekciju maiņa šeit Itālijā, viss vasara, finito, vasara šeit beidzās. Un viss tātad visnormālākā režīma atgriezīsies septembrī, kas lidos septembrī. Tātad parādīšu jums somas modeli. Tas bija viens no modelīšiem, kas ienācies nekļūdos iepriekšējā reizītē, kad es šeit biju atbraukusi maijā. Skaties, šāds somas modelītis ļoti interesants ar šiem te. Nevar teikt īsti spaikiem, bet ideoloģija tāda, tad roķīga, redziet, šāda te. Un tas kā pusmēnesis forma, ja, kas šobrīd ļoti aktuāli. Parādīšu arī vairākas krāsas. Es domāju, ka šobrīd pat parādīšu jums šokolādes, jau tikai tāpēc, ka viņai ir pielikta skatāmies šo te variantiņu, uzmetam pleciņā. Tāda kičīga somiņa. Es teikšu, ka neslikti nemaz neizskatās arī man šodien. Lūk, un atverās šādu grāvējslēdzēju. Kāds spīdīgs iepakojums iekšā. Tātad, un skatāmies, ir kabatiņu grāvējslēdzēja, redzēt, un tad bišķi ņēna krīt. Viena kabatiņu grāvējslēdzēja, ļoti daudz vieta, pilnīgi mierīgi ietilps brīļu maks, lielais telefons. Jāsaka, mūsdienās jau lielais telefons. Naudas maks, lielais arī ietilps. Bet viņa ir krāta, reko redzēt, šāda te garā. Tātad varam pārnest šādi plecā, ja negribās to īso variantu, tad varam šādi, un redzat, varam regulēt uz šādu te siksniņu, un, tagad iespējams nebūs pie manis, lai gan arī gandrīz man dara. Mēs paņem uzliekam viņu šādi kā krustgrīz somu. Parādīšu ātri dāmas, kā ierasts, kā daram kapārasti, kā es saku, kuras nezinu, iepazīsies metodi, kā es to daru, tad es jums vienkārši no plaukta uzreiz rādu krāsas. Šī pirmā dāmas ir tāda tā kā, mēģināšu saprast, te ir 2 ļoti līdzīgas, vai viņas ir vienādas, bet viņas man ir mulsna pēc ēnām. Abas šokolādu, uzreiz saku. Slavenais sāģa pistācijas tonis, šīs būs taupu tonītis un melna krāsiņa šīm te somiņām, un kā jūs redzat, no atlikumiem šeit ir tik, cik tas ir, un vairs nav. Ļoti daudz, kas dāmas, ko es šodien jums rādījuši, ir pēdējie atlikumi, papildināti nebūs. Lūk, tātad, un šīs somiņas cena dāmas ir 73 eiro. Šāds somas modelītis, man patīk īstenībā šī mazā somiņas, jo viņu rādīju arī iepriekšējā reizītē jums. Patīkama, ļoti formīga, nav nekāda ļurīga somiņa, kurai forši ir tas, kas, starp citu, viņai nolaiž šeit rotrīši, jo viņi varētu arī nest kā crossbody. Tātad, rādu, maziņa rokas soma, vasarā, man liekas, maziņa rokas soma vispārībā ir mastkēls, kā bez tādas, man liekas, vispār nevar iztikt bez tādas, kādai vismaz vienai garderobai ir jābūt, un klāt, redzēt, ka šāda garā lencīte arī regulējama. Tātad, somiņā kops tie rotrīši forši tā nolaižas, un somiņa kļūst arī par crossbody. Tātad, brīdī, kad tev nevajag viņu kā rokas somu, tu vari viņu ātri uzlikt kā crossbody somiņa. Dāmas somas cena ir 77 eiro.
Man rokās ir melna, un krāsīs, skatāmies kopā ātri. Tātad melnā, šokolādes, dark taupe, bēža krāsiņa, gaiši zila, un reku vēl paslēpušās rozā, dzeltena un balta. Rādīšu īstenībā baltu, jo, kā es teicu, šis ir pēdējā iespēja dāmas vispār ietiekt kaut ko vasarai. Man pilnīgi liekas, ka tev pievelc kaut kādu citu krāsu, uzreiz bišķiņ tas koptēla noskaņojums mainās. Un balta skaistlība. Lūk, šis somas variants, kā es vienmēr jums arī saku, izcili ir izvēlēties somu, kur ir tiešām funkcionāli. Funkcionāli kādā ziņā. Šeit ir divas lencītes, un tas ir, man liekas, super ērti. Pirmkārt, tu nes somiņu šādi te pleciņā, jebkad un jebkurā mirklī. Kad tev tas nav nepieciešams, noņem vienkārši šo lencīti nost, jo viņa šādi saķēdējas, un forši vēl paskaties, viņa ir plata garā lence, bet nav regulējuma. Tātad uz manu 1,60 m viņa ir, just in time, kā saka, tieši laikā un var vēl būt, garākai dāmai. Lūk, un tu vienkārši tos lencīti noņem, es viņu tādu man aizbāzu, un tu viņu uzliec kā crossbody. Rītīgi forša skrienamā soma. Lūk, atveras šādi te uz magnētisku podziņu, iekšā forši tāda zem šādas odarīte vāciņš, tā kā pārlos. Un kas vēl super forši dāmas ir iekšpusē, paskaties. Tev ir viena ekstra kabata uz rāvēslēdzē, kura vēl tev iedod divas atsevišķas vietas. Ja? Tu vari sadalīt somas saturu, organizēt ļoti labi plus kabata uz rāvēslēdzēja, tu noņemš nost, lai tu redzi, un paskaties vēl plus klāt slipkabata. Redzēt, slipkabata. Ļoti labi organizēt somas saturu. Šis ir viens no ejošākajiem modeļiem. Arī ļoti viegla, maiga somiņa. Tad, kā es teicu, uz spiedpodziņa. Un plus uz rāvēslēdzēja. Ja? Tad ļoti vēl arī droši. 85 eiro, dāmas. 85 eiro. Krāsiņa šobrīd nav pats lielākā izvēle, bet ir. Un es redzu rekordu. Ziniet, dāmas, šis ir, kura pirmā brauc tā 1. maija. Tātad viena gaiša zila. Viena. Pārējos toņus rādu. Viena gaiša zila, pārējos toņus rādu. Tātad skatāmies šeit. Būs tauptonis, dark tauptonis, orange, tātad konjaciņš, violets, sarkans, haki, balts, tāda tīla krāsiņa, starp jūs redzat, tāda zaļa gan zila, jā, un melna krāsiņa. Ļoti ejoša forša crossbody somas modelītes, tāda kā Hermes stilistika, melna tātad ar sudraba furnitūru. Šīs dāmas, ziniet, ir, es teikšu, dekoratīvas. Nu, tīri tik daudz, ja tev gribās paplatināt somas sānus, tad tu vari šādi atvērt vaļā un tad tu tā kā izvelc. Un arī šis basket tips, iekšpusē zām šāda, arī tas pats sadaloša tāda kā kabatiņa pa vidu un ir maliņas. Un dāmas, protams, ir arī garā lence, mēģināt pie viņas iebraukt iekšā, plata, garā lence. Cena viņam ir 99 eiro, un viņa ir šis te foršais grainskin. Jauns somas modelis, ko es jums tagad parādīšu. Pavisa ukoda viegla. Starp citu, ādas somām arī es jums teikšu, ka ja būs smaga, jums tā arī teikšu, ka viņa ir smaga. Jo, kā es saku, es esmu šeit priekš jums, nevis priekš sevis tikai. Līdz ar to, ja man ir svarīgi, lai jums ir tā īstā un somiņa, ar kuru justies ērti un komfortabli, šī ir ļoti viegla. Pavisam jauns somas modelis, starp citu, nav pie mums mājaslapā vēl neesmu pagūsi viņu izlikt. Šāda te, principā, teikšu, rokas somiņa, kā crossbody un kā pleca somiņa. Tātad šāda te uzliekam rokā, nesam rokā, super viegla, pilnīgi gribās viegli teikt vairākas reizes. Lūk, rokturīs, protams, jau ir iestrādāts iekšā somiņā, un kā tu redzi, ir garā lencīte plus vēl dāmas regulējumi. Tātad vai nu šādi, vai nu, kā es teicu, varam kā crossbody. Un tad iespējams šo rokturī tu vari kaut kādu tā. Lūk, ļoti viegla, forša somiņa, mīksta, maiga, un dāma šādi te atverās, hop, uz rāvēslēdzēja. Tādām kā divām ķepām iekšā daudz vietas un kabata uz rāvēslēdzēja. Nu, dāmas šeit varēs visu iztikas minimumu noteikti salgu, un ziniet, es pat nebaidīšos teikt, ka tur A5 formātu plānotāji varētu mierīgi ielikt. Un dāmas tātad cena šai somiņai ir 78 eiro. Bēšu tur rokās, un parādu uzreiz kādi toņi vēl konjaciņš, šoko, taupe, dark taupe, haki, protams, tagad super skaists, un tātad sarkans, melns, vīns, un paskaties parādījums, šokolāde un brauni, jā, redziet, šokolāde un brauni. Varbūt ejoši vasarā, tās noteikti ir tās saucamās bumbēga, gurnu somas, crossbody somas, šāda te, vai viņu var pilnībā dāmas aplikt tā, lai viņa tev tiek kā gurnu soma, pieļauj iespēju, ka var. Es tā kā to necīnīšos, lūk, šāds te slēdzītis, var saregulēt, iespējams, varbūt tās, kad arī var, bet varbūt arī pietrūkst. Lūk, bet princips ir šāds. Liekam šādi pāri un nesām viņu šādi te krusteniski. Tas tāds ceļojumu variants. Nu, es esmu tāda, kā es teicu, īsāka auguma dāma, līdz ar tam uz manīm varbūt tās viņa tāda lielāka, bet tas garāk auguma liekas vienkārši izcelt. Var viņu nes šādi rokā, kā es teicu, jo viņa ir rokturīts, ne visām ir, šeit ir. Un šīs priekšā dāmas gan ir dekoratīvas. Tas funkcija nekāda nepilda. Man patīk, kad ir šāds pārlociņš, kas ieslēg rāvēslēdzē, tad ceļošanai ļoti labs variants. Un tātad skatāmies, ipse nav viens kabatas, bet ļoti daudz vieta. Un ziniet, šeit varēs ielikt lielo naudas smaku. Varēs. Lūk, šāds te. 82 eiro. Un tātad balta, gaiši zila, tāda tumši zila, melna, mustarda tonītis, kā es saucu, haki krāsa. Šis būs, ziniet, redziet, tāds, es teiktu, braun, jo konjaks ir mums blakus, un savukārt šī ir šokolāde. Redzēt, uzreiz tās tonalitāte. Mēs esam tikuši līdz slavenajiem kisloklačiem. Kā es jau šodien mūsu menedžerei teicu, es saku, nu tā lielā versija būs visās varavīksnes krāsās, bet tas, ko visvairāk grābi ārā, tā ir vidējā un XS versija. Nu tur ar tām krāsām diezgan bēdīgi, bet dāmas, kas tur pēdējais vēl ir, es jums pēcāk parādīšu. Tad rādu jums lielo versiju.
Varētu īstenībā paņemt zelta. Es pati vaktēju šo somiņu tieši šajā skaistajā dzeltenīgā citrona krāsiņā, bet, diemžēl, vairs ir pieejama tikai lielā versija šāda. Šai somai šobrīd, kāpēc es viņu uzreiz paķēru, nav pildījums. Lai tu saproti, kā viņa stāv, tad viņa nav pildījums. Redzat, šeit jau ir pildījums. Lai tu redzi, ja, viņa uzreiz tāda piepūstāka. Bet arī tā viņa savu formu nezaudē. Ja? Lūk, šādi te. Liels kisloks. Kas ir kisloks? Tad tās ir tās divas bumbiņas, kas saucamais skūps, kad viņš šādā veidā aizdara somu. Lūk, un iekšpusē tāda klasiska kodra kabata, rāvēslēdzēja slipkabatiņa. Vēl kas ir forši, dāmas, klāt ir gara lence. Tātad šī soma ir ļoti funkcionāla. Tas nav vienkārši klačs, kur vienkārši pasit patusē un viss vairs nekam viņa nedara. Lūk, šās te rotaļriepas uzliekam plecā. Es pat teikšu tā, vismaz es ar savu tā daru, es viņu varu arī izmantot ikdienā, jo man pat mazajā versijā ieliek iekšā lielais naudas maks. Ja, ūdens pudelīte un vēl kaut kādi sīkumi ikdienē, un dažreiz ar to pilnībā pietiek. Lūk, šī ir paša lielā dāmas versija. Paša lielā versija, lielās versijas cena ir 89 eiro, un rādu krāsu ir ļoti daudz, es pat nesaukšu, es vienkārši parādīšu. Tātad sākot ar zeltu, tad šāda te krāsiņa, un tad augšā arī skatieties, ja? Sāčs, starp citu, ir atgriezusies un bija izpirkta. Ja, pelēks ir jauns tonis. Un paskatieties, ar to pelēku tas ir tas pats. Jā, tas ir tas pats. Gribēju teikt, kur ir cita tonalitāte, bet redziet, kā gaisma spēlē. Ja? Bišķiņ liekas, kad atšķirās. Šokolāde, dark taup, bēžs jau bija, gaišs. Kaut kas nav vasaras toņiem, redziet, palicis, bet, ja mēs tā skatāmies lejā, natulmāči, nav daudz. Bet kaut kas ir. Lūk, mēģinu iet to principu, parādīšu jums vēlreiz. Tātad iet pa sekcijām, redziet, jo katrā nodaļā ir sekcija, lai būtu tā, ka mēs kaut ko neizlaižam. Lai es jums parādu tiešām pilnīgu visu, un jūs varat savu izvēli izdarīt no pilnīgi šeit. Lūk, šāds te, es viņu teikšu tā, viņš principā ir crossbody somas modelis, bet varbūt arī kā plecu somas modelis, un ziniet, tagad jau tik ļoti modē tie visi oversize klači, kad es pat teiktu pilnīgi droši, tu vari viņu paņemt un pasist arī šādu padusēm, izmantot kā lielu oversize klači. Atverās uz šādu magnētisko podziņu un paskaties, dāmas, cik daudz ir vieta. Tātad iekšpusē būs tāda kā zamšveidīga odarīte, un skatāmies, cik daudz ir vietas šeit priekšā vieta. Tā tev ir tāds sadalījums uzrāvēs, lai pieslēgtu sensitīvākas lietiņas, bet te būs ādas odarīte un šāds te nodalījums vēl. Vairs citu kabatu nav, un paskaties klāt, nāk dāmas šāda lencīte. Manuprāt, tikai auduma lencīte. Nezinu, es jums pagājušajā reizē viņu rādīju. Varbūt arī rādīju. Kāks. Un pielikšu ātri krāt lencīti, lai jūs saprotiet, kāds ir starp citu dāmas. Šīs somas modelis lielākoties es skatos, izņemot mustarda krāsu, pilnīgi viss ir sudrabā. Tā kā tās būs tām dāmām, kurām furnitūras ļoti svarīga ir sudraba krāsā. Bet, ziniet, viņas ir tik mazā ārpusē, ka godīgi tikai uz lence redz. Pēc tam turpat principā neredz, kāda viņai ir šī te furnitūriņa. Lūk, kas forši vasarā man vienmēr arī šķiet. Šādas te lences, īpaši auduma, tad mazāk berzīs, varēsiet drošāk uzlikt uz likāka pleca un būs daudz komfortablāk un ērtāk. Lūk, šādi uzliekam pleciņa. Liela soma, jā, uz manīm pat uzreiz arī redz, ka viņa ļoti liela soma ir. Lūk, un var arī sargulēt tā, lai tas būtu tev kā crossbody. Varbūt mēģināšu ļoti pafiksošu tās labi slīd. Kā tas varētu izskatītos? Garāka auguma dāmām vispār. Uz maniem viņa varbūt tās tāda bišķiņa liela. Šāds modelis ļoti daudzās krāsās, dāmas, 89 eiro. 89 eiro. Kā es jums arī minēju, esot šeit uz vietas, tas man ir tāds atsevišķs mans personīgs nodalīts projekts, kur arī cenas ir daudz pievilcīgākas nekā mēs vispār varam piedāvāt mājaslapā. Un kā es teicu, šeit ir tas tikai par premium sektoru. Tas nav vienkārši standarta ierastas kvalitātes ādas soma, kura, teiksim tā, vienmēr ņemat vērā vienu būtisku lietu. Varu jums pateikt, es esmu 14 gadu šajā nozarē, ļoti labi pārzinu tirgus un notestējis ļoti daudz ražotājus. Un varu pateikt vienu, jo lētāka iepirkuma cena, jo mazākas, jeb zemākas kvalitātes āda, vecāka āda. Atceramies, dāmas, arī āda ir dzīves materiāls, kurš ar laiku pats stāvot skapī var novecot. Un, attiecīgi, būs īsāks šis te nesāšanas laiks. Jo dārgāks iepirkums, jo svaigāka āda. Un es zinu, ka šajā ražotnē šūj no svaigākā materiāla. Tad rādu jums krāsas. Ļoti daudz. Es varbūt nesaukšu, bet redziet, es jums vienkārši šādi te laižu. Un, ja kas, es vienkārši pieskrīnoju. Paskaties, cik daudz ir zaļās tonalitātes. Es šo tonu, principā, es gribu, tātad tas būtu vairāk emeralds. Šis būs deep green. Ļoti grūti jums gaismu spēlējas. Šis pat arī paskatieties. Tā kā zaļš, bet vairāk uz hockey deep green. Un šis būs tiltonis, zili zaļš. Ja tāds interesants piestāv, lai jūs saprastu. Lūk, un tad ejam tālāk, un rekur tie vasarīgie tādi toniši. Šis somas modelītis šajā reizē skatos, kā... Izskatās, ka toņi vēl gribēja teikt toņi vairāk, nav ko jums rādīt. Lūk, tātad šāda te somiņa arī no šī te grain skin. Stabila forma. Tātad man vienmēr patīk, ka tu noliec somu un viņa tur nesagāšas. Ja? Tomēr somai ir jātur kaut kāda šī te sava forma. Mikstās varbūt hobo stilas somas, bet zolīdāk vienmēr būs šāda te soma. Lūk, uzliekam viņu uz rociņas, nesam viņu rokā. Oširkās ir garā lence dāmām, kurām patīk, ja nu gadījumā vajag brīvas rokas, varam somiņu šādi te uzlikt leciņā. Arī kas ir forši. Lencīte dāmas ir ar sargulēm, cik tev vajag. Un paskatieties, cik interesanti ir somiņa šī te iekšpusīte. Tātad slēdzītis, tad ātrā kabata. Ja, varam kaut ko fiksi ieslidināt un tāpat laikā izņemt. Bet tāpat laikā mums vajag arī taču pieslēgt kaut kādas lietas. Ne visam ir jābūt atvērtam. Tad šeit ir kabata
uzrāvēs lēdzēja, tā kā soma, redziet, principā sadalās uz šiem diviem sektoriem. Un iekšpusē dāmas ir ādas odere. Nav kabatu, ādas odere, redziet, šāda te, skaistulīga. Tur rokās tādu dusty pink, teiktu, jā, tad krāsiņa tāda miltaini, putekļaini rozā. Bēša, šokolādīta, ceru, ka var redzēt. Tad ir melna. Un tāda ir šāda te skaista tāda. Es pat teiktu gaiši zila, bet nedaudz ar tādu dūmaku. Tā varētu pateikt. Tā, dāmas cenas jums nenosauc, vai ne? Mēģinu saprast, kur man ir stāv. 105 eiro vajadzētu būt, bet kāpēc? Tā ir rozā. Viss kārtīgi, viss pareizi. Šī būs 105 eiro. Arī viens no ejošiem ļoti somas modeļiem, ļoti interesants tāds nedaudz roķīgs, es teiktu, pateicoties šai te plecaseksnē, kur ir šādiem, redziet, tādiem kā caurumiņiem. Kāpēc ir šie caurumiņi? Tāpēc, ka tu vari saregulēt tādā veidā šo te pleca lencītes garumu no īsāka līdz pat garākam. Un kas ir modē, protams, dāmas, ir šīs skariņas. Es domāju, to jūs noteikti esat pamanījuši. Tā, attiecīgi, uzliekam plecā. Man liekas, izskatās forši, ka nebūtu tāds viengabalains, vienkrāsains apģērbs. Es gan šodien atļāvos bišķiņ raibāka būt. Cena šai uzreiz saku. Uzreiz es saku. Tāks. Un cena, dāmas, ir 87 eiro šai. Šī ir lielā versija. Ir mazāka, tagad uzreiz nepateikšu, kur viņa nolikta, bet iesim noteikti, redzu pāri sekcijā. Ir arī mazāka, mazāka nozīmēs tāda mazāka. Jā, tad ir tik crossbody. Šīs arī tā kā rokas somas nesamais modelis, jā. Un paskaties, forši dāmas, ir rāvēslēdzējs, un skatāmies iekšpusītē. Kabatiņu uz rāvēslēdzēja, un tas ir arī viss. Bet soma ir ietilpīga. Šeit varēs ielikt lielo maku, varēs ielikt brīļu maku. Tātad dāmas haki krāsu rāda, un skatāmies, kas palicis vispār no toņiem. Melna, šokolādīte, konjaciņš. Ja? Lūk, šīs te krāsiņas dāmas. Mēs nonākam līdz jaunam somas modelim, kas šobrīd ir tikko parādījies, pieejams divās versijās. Mazā versija un lielā versija. Tagad es jums parādīšu mazo versiju, domāju, kuru krāsu man gribas jums vajag, lai iet šokolāde. Kā jūs zināt, dāmas, brown is new black. Tad ar melnu, nu jau mēs aizējam uz jūs, tad tā šokolāde ir tā krāsa, kas ir trendīga, būs modē, droši var ņemt, bija jau modē un būs arī vēl šajā un nākošajā sezonā. Lūk, šāds somas modelis. Ļoti interesants, paskatieties. Tie rokturīši, manuprāt, ja es tā domāju, jā, tieši tā kā es domāju, mēs to puļķi, savu veidu puļķi, savalkam tādā veidā, ko mēs izdarām, mēs iegūstam rokturīšu paaugstinājumu. Redziet, savalku tā, kad es viņu hopsī uzlieku šādi te placiņā. Interesanti šī te, vai ne, tad puļķīši. Un var arī novilkt mazāk. Pamēģinām. Pašai vienmēr ir interesanti, kad atbrauc uz šeit ir kaut kas jauns, tad es tā izēju ar acīm paskatos un saku, nē, es kopā labāk ar savējām meitenēm apskatīšos, kāds ir reāli dzīvē funkcionē. Nu, un tad arī varam saregulēt tā, ka varam nest viņu arī tā kā rociņā. Forši ir tās, paskaties, ir rāvēslēdzējs pa visu augšpusi, zelta furnitūra un kas ir lācītim vēderā. Skatāmies kopā, kabatu uz rāvēslēdzēja, daudz vietas un, redzēt, vēl ir garā lence. Tas nozīmē to, ka tu viņu pilnīgi stabili varēsi saregulēt un likt leciņā. Tātad, dāmas, šīs jaunās skaistītas cena ir 96 eiro. Tā ir jaunākā, pat jaunākā, nu jau šī ir rudens kolekcija. Šis ir un būs. Tātad tā šobrīd jums ir tā foršā iespēja, dāmas, ka jūs redzat pilnīgi visus toņus. Jā, arī laižu šādi te. Lūk, pilnīgi visus toņus. Arī, redziet, sākat ievērot noteikti. Sākās viss ar šo modeli, pavisam, kā es saku, nevainīgi. Un tad sāk pievienoties kolekcijā šī stilistika. Tātad kaut kur kaut kas ir iečivināts, kā es saku, panesies tieši fashion nozarē un attiecīgi uzreiz aiziet trendā, sāk ražotāji šūt šādus te modeļus. Lūk, šāda somiņa, arī viegla somiņa, arī tā pati sistēma uz rūkturiem, arī varam redzēt pavilkt šeit, plus rāvēslēdzējs pa visu augstu. Šī soma būs mazliet stingrāka savā formā nekā iepriekšē. Tā būs mīkstāka, jo viņai pat tāds dukses stingru šūts un ir šis te nagliņkājiņas. Un iekšpusē, dāmas, šai somai nekādas nav kabatas, vienkārši ādas odere. Ar ko ādas odere ir labāka dažreiz pār auduma, tikai tāpēc, ja nu gadījumā tev somā kaut kas izlīst, tad tu ļoti ātri ar mitrajām salvetēm vari uzkopt. Ja? Tur vispār nekādu galvas sāpju nebūs. Protams, tiklīdz tev būs auduma odere, tur jau maz drusciņi tas sāpīgāks varbūt. Lūk, tātad nesam rokā, vai reko tieši ņēmu šo krāsiņu, pievienojam garo lenci, starp citu regulējumu, varam uzmest plecā. Varbūt, ziniet, plecā varētu traucēt roku, lai gan varbūt arī nē. Es teiktu, viņa vairāk tipiskāk tāda rokas soma. Un kas šoreiz ir bonusā forša, dāmas, tas, kad ir visi toņi. 87 eiro cena. Un tad šādi te rāda. Un tad pabraucam lejā. Re, kur ir pat arī gaiši zilā. Lūk, visi tonīši. Skatieties, šādi tāda tā kā, neteiktu, ka envelope tipa, bet tāda vienkārša, klasiska, tā kā crossbody soma, bet tāda, redziet, ar 3 sekcijām. Ja, saprotiet, ko es domāju. Tātad ir šāda ķēde, tāds kā stila elements, kas kalpo dāmas kā leciņa ķēdes variants. Redzēt? Un tev ir vēl garā lence, ja, ko es rādu, un tieši šāda te ķēdīte. Īstenībā ļoti forši, un šodien ir tāds sudilu pulknītis, tā ļoti labi īstenībā kopā izskatās. Lūk, un viena atvere, gan redzēt, viena atvere, un tad tas viss arsenāls atverās šādi. Un reku pa vidu var aiztaisīt atsevišķi uz rāvēslēdzēju. 3 lieli atsevišķi nodalījumi, viens kopējs nosec visu, vēl vidējais atsevišķi. Lence nav regulējuma, redzēt, šādi te paņemam garo lenci, uzliekam plecā. Nu, man varbūt bišķiņ uz manu 1,60 m varētu būt pa garu, bet kādai garākai dāmai izcili.
Nu, un šādi te viņa forša, kas viņa ļoti labi pieguļ. Pieguļ ļoti labi ķermenim par to, ka viņa ir mīksta. Un dēla šī somiņas cena ir 87 eiro. Nu, es tādu mēģināšu tā kapsī, noliekam dzērienu un mēģināsim iet cauri toņiem šokolāde dāma šī. Vīns, skatieties, ja, kur ir zelts un kur sudrabs. Šeit ir no sudraba kaut kas. Un tādi specifiskāki tonīši. Zelts. Lūk, šāda te.